Pārtika, un tas taču ir, ēdiens, bet patiesībā vietējā pārtika ir daudz vēl citi aspekti. Tā ir gan vide, gan ekonomika, protams, ko vismaz piemin biežāk, gan arī drošības jautājums un sabiedrība un kultūra kā tāda. Bet, paldies Guntim par prezentāciju, un mēs arī uzreiz virzamies tālāk pie sarunas, kad jau turpat, kur arī iepriekš Andis sarunājās ar vairākiem pārtikas sistēmā iesaistītajiem. Arī mēs šo sarunu turpināsim un jau runāsim ar citiem iesaistītajiem, bet varbūt pavisam pirms tam nedaudz paskatīsimies, kas tad mums rādās tajā Menti.com aptaujā, kuru arī parādījām, un te mēs varam redzēt, ka tur bija tā iespēja izvēlēties 3 potenciāli, kurus vislabāk atpazīst, un skaidrs ir tas, ka tiek atpazīts bioloģiskās lauksaimniecības Eiropas Savienības marķējums un arī zaļā karotīte. Tātad patiesībā bioloģisks vietējs ir atpazīstams un vismaz lielākā daļa cilvēku arī to atpazīst. Un tad, tagad gan došos un sarunāšos ar vairākiem kungiem. Mēs tā sapratām, ka man ir tas gods ar 4 kungiem nozarē tiešām profesionāliem sarunāties un saprast, kas tad vēl iespējams būtu jādara, lai patērētājs kļūtu izglītotāks. Un varbūt tāpēc vispirms iepazīstināšu, un tad sākšu arī sarunu. Tad jau iepazināties ar Mārtiņu Cimermani, kas šajā gadījumā pārstāvēs konsultāciju centru un tā kā arī iesaistīto. Aldis Ločmelis atbraucis tālu, bet mēs jau vēl parunāsim par to, ka zemnieku saimniecību kotiņi ir ļoti aktīvi, tiešām iesaistās izglītošanā, informēšanā, un neviens attālums vismaz Latvijā nav nemaz tik tāls, lai nevarētu doties un parunāt ar patērētāju. Liels prieks arī šeit redzēt Gunti Bredovski no Baltika restorāns, kurš ēdina vairāk kā 100 000 dažāda izmēra un vecuma klientus ikdienu, un pirmajā video konferences sākumā mēs redzējām, ka šie klienti, tā nevisai zina, ko viņi ēd, un viņi izvēlas, kas viņiem garšo, bet no kurienes tas nāk, tas varbūt tā kā ne visai. Un Jānis, kurš arī tikko dalījās ar LOSP iniciatīvu tieši par šīm tiesības zināt, un tāpēc varbūt arī sākšu Jānim pirmo jautājumu. Arī redzējām par to, ka paši putrojamies ar šīm kvalitātes zīmēm, kaut kas nozīmē, un vai vēl kaut kāda, papildus zīme vai kaut kas tāds neradīs vēl vairāk apjukumu, vai kā vēl tas šķiet, kā būs? Domāju, ka absolūti ne, un tas, ko es stāstīju, nekādīgi neatiecās un nekādīgi nemazina kvalitātes zīmju vērtību un to, ka cilvēki to izmanto. Katrā ziņā tas ir specifiski vērsts uz kaut kādām pazīmēm. Bet mūsu ideja, ka uz cenas zīmes ir izcelsmes valsts, tas nesarežģīja. Ja tas ir tikpat uzskatām, kā cena, ko vienmēr pircējs apskatās, viņš tikpat vienkārši ir apstās izcelsmes valsti. Jā, un šajā kontekstā tā kā papildinošais jautājums, tātad arī jau pirmajā sarunā noskaidrojam, ka ir šīs oficiālās schēmas, kurās arī ir dažādi certifikācijas kritēriji un pietiekam daudz gan iegūmu, gan arī varbūt birokrātijas. Kā jums šķiet, vai tie, kuri izdomā, neteiksim izdomā, bet dažādas citas marķējumus tā kā liek virsū, vai tie oficiālo schēmu dalībnieki nejūtas nedaudz apbižot par to, ka viņi tomēr daudz ko ievēro, bet viņas tāpat tā kā nevar atpazīt un īsti līdz galam nezin? Es pieļauju, ka tas jautājums nav īstenībā man, bet atsevišķo kvalitāšu zīmju, turētājiem. Bet katrā ziņā tas neizslēdz viens otru nekādā veidā, un varbūt, ka
kolēģi var detalizētāk par konkrētām kvalitātes zīmēm, jo tās tiešām ir konkrētas kvalitātes zīmes, kurām ir savi kritēriji. Un šeit mēs runājam par visiem Latvijā ražotiem produktiem, un mana pārliecība ir tāda, ka Latvijā produktu kvalitāte tiek uzraudzīta ļoti augstā līmenī, salīdzinoši ļoti augstā līmenī. PVD strādā, un tur dažreiz pat saka, ka pārāk skrupulozi visu pārbauda, tā kā tas būtu tāds vispārējs, un mana pārliecība arī, kā zināmā mērā ar politisku pieredzi, tas, ka, ja tas nav gan likumdošanā, gan normatīvajos aktos, tad vienkārši uz labas gribas bāzes šādas būtiskas lietas neīstenojas. Jā, un tāpēc tad arī virzīsimies tālāk, tad šis jautājums arī par to, ar cik daudz kvalitātes schēmām un marķējumiem nākas ēdinātājiem saskarties, un jā, varbūt arī pastāsti, ko jūs darat, lai savu klientu izglītot šajā jautājumā. Jā, publiskā, ja mēs runājam par publisko sektoru, kur notiek iepirkumi, viss, tur regulē noteikumi, kas ir, teiksim tā, vienādi nosacījumi, vienādi konkurences nosacījumi, viss, un zaļā publiskā iepirkumā ir pārsvarā, ko prasa, tas ir bioloģiskais un MPKS, tad Nacionālā pārtikas kvalitātes schēma, ko mēs labi zinām ar zaļo un bordo karotīti. Un jau iepirkumos diezgan lieli apjomi tiek definēti jau kā obligāts apjoms viss. Un integrētie dārzeņi, kas, principā tās ir pamatlietas, ar kurām darbojamies bioloģiskais, pārsvarā uz šo mirkli fokusēts uz piena produktiem, jo šeit iet runa par pieejamību. Protams, tas ir pareizi fokusēties. Tas, kas tirgu pieejams, tad lūgt to apjomu lielāku izmantot tieši, kas attiecās uz publisko sektoru, tas ir skolas, bērndārzi, sociālie centri. Tas, ko ikdienā, ikdienā varbūt tas patērētais arī nezin, kas viņam liek uz galdu, un reizēm ir tādi mīti par to, ka mums tur uz šķīvi dikti daudz importa, bet patiesībā uz šo mirkli, ja iet pa publisko sektoru, ja iepirkums ir pareizi visu organizēts, tad bieži vien tas apjoms, ko šķīvi, teiksim, kilogramos saņem, ja mēram, tas ir līdz pat 70% atkarībā no sezonas. Tas var būt vietējais produkts, kas ir ar paaugstināts kvalitātes schēmu. Protams, ir, kā es minēju, atkarīgs no sezona. Ja sezonā kaut kas nav pieejams, tad tas imports. Un izglītošana, viennozīmīgi jārunā par to, jāstāst un jāveido kādas kampaņas, viss, un uz šo mirkli mūsu uzņēmumu tīklā arī šāda kampaņa notiek. Pirms svētkiem, tad Patriotu nedēļa, ko mēs esam nosaukuši tādu mūsu Latvijas garšas, kur mēs, teiksim, lepnumu parādām tos vietējos ražotājus, audzētājus, mazos, lielos, ar ko mēs strādājam, un cilvēki var uz šo mirkli tas ir bērni, un pusdienu restorānās arī apmeklētāji var šo visu produktu arī redzēt un arī vienu daļu pat nopirkt jau safasēt līdzi, kas tas ir uz šķīvi viņam ielikts. Tāds labs devums, lai motivētu varbūt izvēlēties turpmāk arī vietējo produkciju. Mēs jau nedaudz pirms sarunas parunājāmies par to, kā tad klients labprāt ēd šo vietējo un varbūt padalies, kādi ir rezultāti. Jā, ja iet par tādiem pusdienu restorāniem, īstenībā tur diezgan labi un cilvēki viena daļa pazīst šos produktus, viss. Tur patiešām tas, bet, ja iet runa par skolām, bērndarzēm, tur ir dažādas nianses. Tur viennozīmīgi jābūt iesaistēji izglītojušam personālam, skolai pašai, kur ir lieliski aizgājis, atsauksmes labas, bērni visu ēd un priecājās. Ir, kur, protams, 100 metri tālāk skola, kur viss bērni neēd to, bērni šo neēd. Tad reizēm ir jāstrādā pie to, kad arī izglītojušam personālam visi jāiesaistās, lai pamudinātu pagaršot,
Jo patiešām, ja mēs runājam par atsevišķiem produktiem, ikdienā mazāk tiek izmantot, tas kā jauns produkts, tur jāiedrošina šo produktu nogaršot. Ja. Bērni labprāt ēd rīsus, un tas viņiem ir kaut kas tāds, kas pierasts viss, bet iedod pērļu grūbas rīsu vietā, tad vienai daļai rodās jautājumā, kas tas tāds ir. Visu jāizstāsta, kas tas tāds ir. Un, ja nogaršo, viss īstenībā atsauksmes ļoti labs un ēd. Jā, tas sasaucas ar iepriekšējā sarunā, kas teica, jo vairāk runās, jo iespējams arī izdosies vairāk izskaidrot un saistībā ar šo izglītības iestāžu jautājumu, tad principā Zviedrijas kolēģi, arī ēdinātāji, bet Zviedrijā teica, ka pusdienu starpbrīdis jau nav tikai starpbrīdis, kurā ātri kaut ko apēst un tad skriet atpakaļ uz stundām, bet patiesībā pusdienu starpbrīdim vajadzētu būt vienai no svarīgākajām mācību stundām dienā, jo tās laikā var gan, protams, paēst, kas ir arī ļoti nepieciešams, bet arī uzzināt par produktu, uzzināt, no kurienes tas nācis un izzināt šo pārtikas sistēmu, kas nav tikai ēdiens kā tāds. Bet tu jau pieminēji pērļu grūbas, un iespējams, ka zemnieku saimniecību kotiņi ar to arī ir slaveni, kā vieni no šo grūbu ražotājiem. Un tad arī jautājums, tad tev šo gadu arī varēja redzēt, gan sekot līdz Facebookā jūsu kontam, gan vēl kaut kur, ka jūs esat ļoti daudz dažādās vietās un ļoti daudz runājat. Un ļoti daudz stāstat ne tikai par saviem produktiem, bet patiesībā kā viņi arī tiek ražoti. Kas varbūt ir tas motivators, kas liek jums runāt un izglītot patērētāju un jebkuru interesantu par to, kā tad lauksaimniecībā notiek un kā pārtika rodas? Jā. Mēs esam sapratuši, ka dzīvojam pietiekoši tālu, kā teicāt, 250 km no centra, tur, kur ir pietiekoši daudz cilvēku. Bet dzīvot gribas un nopelnīt arī gribas. Tas tāds vienkārši un negribas braukt, strādāt tuvāk pie Rīgas. Tas tāds. Un tad ir vienīgais variants, kā mācīt cilvēkus, lai viņi saprot, ka tepat audzētas grūbas, jā, tātad mieži, pārstrādātas, izveidotas. Tepat viņām ir tā kvalitāte nemaz nav sliktāka, viņi ir labāka nekā atvestām no ārzemēm, importētājiem. Ja? Viņām ir lētākas izmaksas gan transportā, gan viņas tepat ir audzētas tātad vietējais produkts. Visi nodokļi paliek uz vietas, vietējiem strādniekiem ir. Bet to cilvēki nezin, jo viņiem ir rutīna, viņi saprot to, kad jo es lētāk nopērku, jo tas ir labāk. Ja? Un tad gribam vai negribam, mums ir jāmāca. Un tad, kad mēs vairākas šogad bijām novadu garšās, jā, tad viens Āgenskalna tirgu, viens klients teica, ka mums esot visagresīvākais mārketings. Jā, un tad saku, kāpēc tā? Jo viņš saka, jūs tikko es piegāju klāt, jūs iedevat man pagaršot vienu produktu, es pagaršoju, sapratu, jā, labs, jūs uzreiz otru, tad uzreiz eļļu, vēl. Un tad viņš saka, un es sapirku, es nebiju vispār domājis to pirkt. Jā. Un tad ir tā lieta, kad mums droši vien, kad pietrūkst tā agresīvā mārketinga priekš vietējā produkta. Mums ir ļoti liels agresīvs mārketings importa produktam, kas spēj to maksāt, teiksim, ievedot, un mēs pie tā nepiestrādājam kā valsts, kā ražotāji, pie tā, lai cilvēks atpazītu mūsu produktu un garšotu. Jo to, ko teica, kad pa savu laiku, teiksim tā, 500 bērni ir, kas tirgu pieiet klāt pagaršo, no tiem varbūt kādi 3 ir patīkuši, ka es negribu ēst grūbas. Ja? Bet no tiem 500, 100, 150 bērni ir paņēmuši otru porciju, teiksim, ja? Jo viņiem garšo un kā tas ir gatavots. Teiksim, ir jādod garšot un jādod skolās mācīt, no kā tas ir izveidots, kā tas notiek viss. Lūk tā.
Jā, vienā no novadgaršu pasākumiem arī man bija tas gods palīdzēt kotiņu saimniecei pie šī grūbu izdalīšanas procesa, un tiešām, jā, bija, kas gribēja vēl, kas noteikti nāca, un tas nebija tikai tā kā cilvēki gados, bet tiešām jaunā paaudzē, kuri nogaršot, un jo caur izmēģināšanu jau tikai var saprast, vai ir vai nav. Kotiņi ir arī pārtiks kvalitātes schēmās. Zaļā karotīte arī ir uz vairākiem jūsu produktiem. Kā tu kā ražotājs teiktu, kas ir tas motivators arī būt šajā schēmā un kā tu viņā jūties? Jābūt jebkurā schēmā, kura strādā. Mēs nevaram zināt, vai viņa strādās vai nestrādās, kamēr viņa ir izveidota jauna. Ja? Un tāpēc cenšamies būt visur, kur cilvēks saprot, teiksim, ja tur rādījāt schēmas un vieni atpazīst Eiropas, vieni zaļo karotīti, ja mums ir abas divas, tad, teiksim, tā atpazīšanās ir daudz lielāka no tā viedokļa. Tāpēc cenšamies būt visur, un tāpēc arī esam sociālajos un runājam, jo pašam par sevi man vēl savus 10 gadus atpakaļ es vispār negribēju runāt, bet bizness piespiež to, kad ir jānopelna nauda un gribi vai negribi jārunā. Jāiet uz banku, jāiet uz LLKC, ir jārunā. Savādāk nevar izveidot neko. Un tās zīmes arī ir tas, ka tās zīmes pašas par sevi runā. Viņas pasaka, kas ir tas par produktu. Jāiet runāt ar to patērētāju, jāpiedāvā viņam tas produkts, vēl viens produkts, un tad jau arī tā kā būs. Jāiet pie LLKC. Arī Aldis minēja, jāiet pie LLKC. LLKC arī daudz dažādas aktivitātes veica. Ko vēl varam? Vai ko vēl, jo klausoties arī šo diskusiju daļu un sarunas, kas vēl šķiet, kas vēl vajadzīgs? Jā, Aldis ļoti labi teica, iemācījos 10 gadu laikā runāt. Un viens Latvijai arī jāmācās runāt. Ļoti daudz savā starpā. Un man liekas, tas, ko Irina Pilvera sākumā teica, mūsu ķēdes stiprumu nosaka vājākais posms. Un tas saliekot kopā, man liekas, ir ļoti interesanti šodienas, ko es sajūtu, un ļoti daudz atziņas. Un tas, kad tikko Aigals Jānis rādīja 80% gribētu pirkt, labprāt Latvijas vietējo, bet nezinu. Ja? Tad viens posms, kas ir vājais, mēs nezinām, kas tas ir, kas tas tajā plauktā guļ. Ja? Tā pašā laikā Maija tikko rādīja, ka numur 1 joprojām pārtiks iegāde ir lielveikali. Tātad visa lielākā pārtiks iegādes masa iet caur lielveikaliem. Ja? Un līdz ar to saliekot to visu ķēdi kopā, kas arī bija interesants, ja runājam par pārstrādi, ko arī teica viens no runātājiem, diemžēl Irina to arī minēja, vietējā pārtika ir dārgāka nekā importētā. Tas, protams, ir uzreiz, ja 75% Latvijas pircējiem ir svarīgākais cena, tad tas viennozīmīgi spēlēs lomu, kad es pieeju pie tā plaukta, izvēlēšos kaut ko. Ja, un tas man liekas, bija ļoti interesanti šo visu ķēdi mēģināt salikt kopā, un kā LLKC mēs arī, protams, šādu pasākumu arī runāt kopā visiem, jo mums ir ļoti, man patīk iniciatīva, ka mēs sākam runāt ar bērniem, ar jaunatni, šo pirmo garšu, ko tu parasti dabūni, un pareizi ir, kā arī Somi savās prezentācijas rādīja, tad, kad es iemācos kā bērns ēst vietējo, es savus bērnus mācīšu ēst arī tālāk. Ja es iemācīšos visu laiku dzīvot pa kādu no ātrās ēdināšanas iestādēm, jā, tad es arī savus bērnus un tālāk barošu arī līdzīgi. Jā. Tas ir tāda kultūra attieksme, man liekas, ir ļoti skaidra. Tas, ko mēs varam darīt arī un veidojam ar novadu garšu kopā, man minēja šī sociālā distance. Nevis tikai kilometru distance, bet sociālā distance, man liekas, tas ir tas, ko es arī savā ievadrunā teicu par Somiju, kad, ja es Aldu pazīstu, zinu viņu konkrēti, mums uzticība rodās savstarpēji, pērkot šos preces savstarpēji, mums jau īstenībā nekādas zīmes vairs nav vajadzīgas. Ja? Mēs zinām, mēs viens otram uzticamies, Aldis rūpēsies par to manu veselību, lai es rūpēšos, lai Aldim ir strādniekiem algas un nodokļi valstī. Ja? Tas ir, man liekas, tas, kas šīs viens no ķēdes būtiskākajiem posmiem. Gaigala kunga aprēķina par to, ka 40 miljoni ieripot valsts budžetā tikai vienu produktu, viņš nomainot, ja, kad pazīst Latvijas izvēli. Tas ir tik mazit kā mazs solīts, bet liels gūms. Tā kā mūsu uzdevums ir šo sarunu stiprināt, veidot un
Jā, īstenībā mācīties. Un, kā redzam, no lauka līdz galdam tas ķēdes ekoshēma, viņa ir ļoti gara, jā, un viss ir iesaistīti. Tā pašā laikā es aicināšu un mēģināsim stiprināt, lai visi sajūtam atbildību pret Latviju. Jo arī Irinas Pilveres prezentācija ļoti skaidri parādīja, ja mēs būsim atbildīgi visos ķēdes posmos pret valsti, pret patērētājiem, jā, un tad būs jāstrādā, bet ir ļoti, ļoti interesanti izaicinājumi. Piemēram, man tas tagad, ko es šodien iegūju ļoti skaidri, ja mēs gribam vietējo veikalu plauktā, mums vismaz būtu jābūt vienā cenā ar importu. Un tas nozīmē, ka ir efektīva pārstrāde, ja, kā daudz teica, efektīva pārstrāde, konkurētspējīga pārstrāde, kur tā cena pa vidu, lai viņi nepazūd, un tas droši vien viens no mūsu meklējumiem arī, lai tā cena sadārdzinājums, nokļūstot līdz tam veikals plauktam, Latvijas precē nebūtu lielāks, jo PVNs īstenībā viņš jau skars gan importu, gan vietējo, ja? Tas mums tāpat būs vienādi, ja uz tā plaukta nonāksim. Tātad mums ir kaut kas jāmeklē pirms tas nonāk veikalā. Ja? Kaut gan ir skaidrs, ka, ko es rādīju sākumā, tie kuģi, kas tur ceļo no Austrālijas, no Dienvidamerikas, veto preci un nenormāls CO2 kvotas rada visu pārējo. Un ja viņš atnāk šeit un tāpat ir lētāks, tad kaut kas ir nepareizi. Vai nu ir tāds, kas man ir pat sajūta, kad vietējais ir kļūst par ekskluzīvu, veikala izpratne ekskluzīvs produkts, tad ceļam cenu augšā, jo par ekskluzīvu preci pircējs ir gatavs maksāt vairāk nekā tur normāli. Bliežam augšā lielāku cenu, pieliekas visu nacionālo simboliku, viss notiksies. Bet īstenībā, jā, tas lielākai daļai pircēji tas kļūst nepieejams. Ja. Tā kā kopīga saruna par vājāko posmu meklēšanu, droši vien tas ir LLKC uzdevums arī, ko mēs jau daudzus gadus īstenībā strādājam novada garšā. Jā, mēs ar 10 gadu laikā būsim iemācījušies runāt, vai ne? Principā tā jebkuram jau sistēmā iesaistītajam tā uzreiz nekas nerodas skaidrs par to, kā tieši labāk, un tikai caur sarunu, caur tādu kopā nākšanu arī kopīgi var rasties. Tāpēc šorīt radio arī stāstījām par konferenci, un viens no jautājumiem bija, ja jau tik daudz to schēmu, vai nevajag tā, ka vajag būt vienai īstai, visi zina un visi būs. Es teicu, šodien parunāt par šo jautājumu, nezinu, kā labāk. Jā, jautājums tā kā jums visiem no jūsu skatu punkta, vai tad, varbūt ir jābūt kaut kādai vienai schēmai, ko tagad par visi viņu zinās un tam līdzīgi, kā jūs uz to skatītos? No manas puses, domāju, šo mirkli pat schēmas pietiktos. Jautājums par to, cik cilvēki viņus atpazīst. Visi varbūt celt viņus ārā, bet tāpēc nacionāla kvalitātes schēma viss, kas zaļā un bordo karotīte, es domāju, tas pietiekami ilgi bijusi, viņi pietiekami daudz viņā ieguldīts, man liekas, jāceļ tikai ārā. Vairāk pa viņu runājot, viss, liekas, lielisks instruments, lai parādītu to, ka tas ir vietējais produkts, kvalitīvs produkts. Tas ir, es uztvērtu vēl pat, ka vietējais ir svarīgāk, ja, teiksim, pa bioloģisko šeit tad ironizēja, ja, tur Ķīnā saražots tomātu pasta, pārfasēta, kaut kas pielikts klāt tomātu, buņģā Itālijā, un pēc tam atvests uz Latviju mazu buņģiņu, virsū bioloģiskais tomātu pasta. Tad, cik viņi ir bioloģiski, cik ir uz kā rēķina, cik ir degvielas, cik resursi sadedzināt, lai viņi būtu bioloģiski. Tāpēc ļoti svarīgi, ka tas ir vietējais tepatām. Visi, lai ilgtspēju šim produktam viņš nav uz kā rēķina, jā, uz citu cilvēku rēķina. Es ēdu bioloģisko pārtiku, patiesībā, viņi tādu ļaunumu radījusi. Es domāju, par to arī diezgan daudz jārunā. Viss vietējais ir pats svarīgākais, un es te arī dzirdēju visu kādā marķētu ar karodziņiem vai ko, tas nekas netraucētu, lai patiešām cilvēki skaidri un gaiši saprast, ka tas ir vietējais. Jā, Aldi, kā tev ar to? Es jau teicu, ka man tie emblēmas netraucē visu, jā, un jo vairāk viņu ir, jo cilvēks vairāk saprot, bet tas, kad būtu karodziņš Latvijas, tas būtu daudz saprotamāk visiem, jā. Tad jau skatās, vai tas ir bezglutēna, vai tas ir bioloģisks, vai tas ir ekoshēma, kas pa kam, un tad, lai cilvēks skatās, ko viņš grib tālāk, bet viņš sākotnēji redz to, ka tas ir vietējais produkts, jā, un to vietējo vajadzētu daudz vairāk. Teiksim, ja mēs arī pieskaramies tam pašam jautājumam par graudaugiem, jā,
Mums vajadzētu tādu ražot, kā ir saimniecībā, teiksim, katrā novadā vienu. Ja? Un tad varētu teikt, ka cilvēki sāktu atpazīt to produktu. Jo vieni ražotāji, ka kotiņi tur ražo pēļu grūbas, viņi tā vai tā laika gaitā, ja ir pieprasījums, mēs nespēsim nodrošināt to daudzumu, kas būtu vajadzīgs, kas tiek importēts Latvijā. Ja. Un, ja mēs vēl pieskaramies pie tā jautājuma par cenu, tad es neteikšu, vai mēs spēsim konkurēt, piemēram, ar trešās pasaules valstīm, ja, kad ja tur ir likti augu aizsardzības līdzekļi pavisam neatbilstoši Eiropas Savienības regulām, ja, tiek miglots, likts viss kaut kas, ko arī teica, cik likts degvielas pārvešanai. Un mēs nevaram konkurēt ar to produktu, ar cenu. Nekad nebūs vietējais kvalitatīvs ražojums tādā pašā cenā, ar pašu lētāko no trešām pasaules valstīm. Nekad mēs to nedabūsim. Jā, klausoties arī iepriekšējais runātājs, man iezīmēs 3 tādas lielas dimensijas. Viens ir vietējais izcelsmes valsts karodziņš. Tas skaidrs, arī tas, ko man liekas Maija arī minēja, parādās jauna, kur Eiropā īstenībā jaunie patērētāji skatās šo klimata ietekmi, ja, attālumu, kādu mēs esam veduši, cik tālu, tas arvien vairāk, un es domāju, jaunieši arvien biežāk lasīs uz izcelsmes, kas ir tas attālums, un es domāju, ka jau tagad daudz stratēģijas, ko es redzu tajā pašā Skandināvijā, daudz stratēģijas pasaka uz 50. gadu, mums būs 0 CO2, ja, un skaidrs, kad viņi arī pasaka, pircējs vienkārši nepirks, ja mums nebūs tas. Tātad šī klimata dimensija, tā ir pienāks jau, un 10 gadu laikā mēs pat toči nerunājām vispār. Un trešais, kas parādās arvien vairāk, un paldies vecākiem, skolās ir veselības dimensija. Tas arī, ko mūsu patrons novada Garšas Laizānkungs minēja, ja es gribu gaļu, tad es gribu tiešām gaļu uz desu nopirkt, nevis desus izstrādājumu, ja, kurā gaļa nav iekšā. Un tas ir tas veselības jautājums, protams, un šeit droši vien tā cena atšķirība noteikti ieslēgsies, ja, kurā brīdī tad šī veselīgā pārtika, un kā viņi saprast, ka viņi tiešām veselīgi, kas tur ir iekšā, ja, kur kaut kas bez glutīna, vai ja mums ir kaut kādas alerģijas, vai ne, bet īstenībā tās alerģijas jau arī ir daļa pārtikas, bieži vien izraisīts neveselīgās, vai ne, ko mēs ēdam. Un līdz ar to šīs 3 kvalitātes līnijas droši vien, savā veidā vai zīmes, vai izsekojamības, drīzāk izsekojamības lietas, viņas arvien vairāk ieņem savu vietu, un viņas jau izskatās, ka tas ir 10 gadu jautājums, droši vien klimatā. Kā bija tagad, es šorīt ziņās teicu, ka Dānijā nedrīkst laist vecos dīzeļu motors iekšā pilsētās mašīnas. Ja? Tad parādīsies kaut kas tam līdzīgs, kad mēs te drīz vairs nedrīkstēs, ja ar kuģi kaut kur, 1000 kilometru vest. Kaut kas tam līdzīgs, vienkārši tas sabiedrības spiediens, arī banku finansējums virzās. Tā kā, jā, tās zīmes būs vajadzīgas. Mēs esam Eiropas klubiņā, tas arī mums jāņem vērā, ka mēs esam tas vietējais, mums arī Eiropas komisijā norādījusi, ka vietējais ir visā Eiropā saražots kaut kādā veidā, ja mēs esam šī klubiņā kopīgi, bet bērnu ēdināšanā viennozīmīgi. Tas, ko Gunts teica, kad šīs, katra valsts rūpējās par to, gan par nodokļiem, gan par nodarbinātību, gan par to, īstenībā tā ir pārtika arī drošība. Mums Covid ļoti labi parādīja. Mēs viegli izslīdējām cauri, bet katra valsts vienmēr rūpējās, lai viņi ir pašpietiekami pirmām kārtām, un tad jau, tas būs tālāk, ko mēs ēdīsim. Tā kā šīm izsekojamības lietām noteikti ir savu lomu nozīme, bet viņš nevajag daudz. Es arī Guntev pilnīgi piekrītu. Ja? Es teicu, 3 lielās vadlīnijas, uz kurām mēs mierīgi varam strādāt, un pircēji noteikti pielāgosies pie tā. Tu daudz pieminēji bērnus, jauniešus, loģiski, mums visiem bērni, jaunieši un arī visādos projektos. Maijā Sarunu festivāla Lampa ietvaros arī Zemkopības ministrija lauka atbalsta dienests organizēja tad aptauju E-klasē, skolēnus aptaujāja par to, par dažādiem jautājumiem, kā viņi jūtas savā ēdnīcā un ko viņi ēd. Un viens no jautājumiem bija arī par to, vai viņam ir nozīmīgs, lai produkts skolas ēdienam būtu Latvijā ražots. Un Gunts jau minēja, ka patiesībā uz tās šķīvi jau atkarībā gan no sezonas, bet patiesībā ir ļoti daudz Latvijā ražot produkta, bet jā, tas jautājums par to, vai tam klientam, gala patērētājiem, šajā gadījumā bērnam, ir svarīgs. Un tad tāds diezgan interesants tas atbilžu rezultāti, ka patiesībā tikai nepilniem 25% ir svarīgs,
kurš ir atbildējis jā. Nu, labi, mēs varam teikt, tur 20% vēl ir atbildējuši, nu vēl nezinu, varbūt ir jāpadomā un varbūt līdz galam nesaprot, kas tad ir tas vietējais. Iepriekšējā sarunā mēs par to runājām, bet jā, ko vēl darīt, lai varbūt šis procents tomēr palielinātos, jo viņi jau ir tas arī nākotnes pircējs lielveikalos pavisam drīz. Man liekas, ir Gunts pilnīgi pareizi teicis izglītību. Jā, arī esot Somijā, mēs redzējām pie sienas vesels plakāti ļoti bērniem viegli uztverām par ēdienu. Tā ir izglītība, ka viņš ēd, ko viņš ēd, no kurienes tas nācis un kādā veidā tas ir skaidrs, ka viņš tiek izglītots. Ja? Un arī pasniedzēji tiek izglītoti, jo arī pasniedzēji bieži vien nezin. Un, man liekas, ļoti labs piemērs ir Rikšķils, viena no skolām, kur bērni paši pat izaudzē to, ko viņi apēd. Tas ir fantastisks veids, un es jūtu, ka Rīgā ir pat parādās skolas, kas iekop savus dārziņus, ja, kad, ja bērns māk izaudzēt ķirbju vai vienalga, kas tur dārzā ir siltumnīcā iespējams, kad šādas iniciatīvas ir superīgas, ja, kad viņš arī pilsētā var izaudzēt pats pārtiku, un pēc tam pagatavo, kā mēs arī tajā konferencē rādījām, kā bērni pēc tam tur gatavojas zupu, konzervas, viņi tajā procesam izgājuši cauri, ja, un viņam pilnīgi cita attieksme, ja, par to, ko viņš ēd, ka viņam ir sapratnē, ja, ka tas nav kaut kas no kurienes uzradies uz šķīvi, bet ka tā ir, un tur ir atkrituma tēma, ja, garšu tēma, tur viss ir iekšā, tā kā viennozīmīgi, jā, bērniem šī ir izglītības lieta, jā, par ko mēs arī, jā, varbūt tikai pēdējos gadus īstenībā tā dziļāk runājam. Jā, varbūt jums ko vēl papildināt. Tas ir izglītības programmā likt, īstenībā arī tā, teiksim, paši esam organizējuši to, kad, jāsaka, mums uzņēmums ar Igaunijā, tur atkal igauņu produkti ir svarīgi visu, un esam bērns vienkārši virtuvē aicinājuši arī tādus pasākumus visu un parādīt, kas notiek virtuvē, kas ir pa produktiem, kāda viss. Principā iesaistīt, aktīvi iesaistīt, runāt par izglītot un parādīt, ko viņi īsti ēd, ko viņi saņēmuši šo šķīvu. Te par tām cenām runājot, dažreiz mēs mazliet, tad arī ir daudzi produkti, imports un vietējais vienāds cenas un arī jautājums par aizvietošanu. Un arī ir cena atšķirība, tad jautājums, piemēram, cena atšķirība uz kaut kādiem putrājumiem, pieņemsim 10 centi. Kā tas atsaucās uz porciju, ko saņem, tas mēs runājam tur par 10 centiem uz gala porciju izmaksām. Ir atsevišķi produkti krietni dārgāk, bet šad tad ir daudzi produkti, kur vienāda cena. Ir daudzi produkti, kur ir mazā atšķirība, un tad ir runa par aizvietošanu. Ja, vai ēst rīsus, kuriem tagad cena arī ir grieztos, ja, vai ēst to pašu kaut kādas mūsu vietējos putrājumus. Tās izvēles, vai mēs patiešām kaut kādām mūsu tradīcijām, kaut kādām, ko lepojamies un izvēlamies, un vēl samazinām savus izmaksas, jo putrājumi būs lētāk nekā rīsi. Vai arī ziemā vai rudenī izvēlēties importu tomātu gurķi, ko bērni visu laiku ēdīs. Viņam tomātu gurķi, viss saprotams, vai salātos izvēlēties vietējos dārziņus. Vai patiešām mums kaut kādā posmā ēst nesezonas produktus, un par to jārunā visu, vai tos liks iekšā ēdienkartēs. Jo, protams, tur atkal ir sabiedrības spiediens, iesaistītos spiediens, ko mēs liekam iekšā ēdienkartē. Vai ķīnas kāpostu un tomātu un gurķi, vai mēs ieliekam vietējos dārzeņus, kas ir pieejami tajā sezonā, aizvietojot šos produktus. Un tad pa cenu vispārīgi nekāda diskusija. Skaidrs, ka biešu salāti vai burkānu salāti vai kāļu salāti būs lētāki nekā gurķu salāti. Vai jautājums, mums vajag gurķu salāts likt iekšā ziemas sezonā. Ja, kur var izlīdzināt šīs izmaksas, ja, bet tur ir jāvienojās ar visiem iesaistītiem. Ko tad mēs liekam iekšā tajā ēdienkartē? To ēdinātais viens neizlemj. Par visiem iesaistītajiem es varbūt palūkšu parunāt Mārtiņu, bet Aldi, vēl arī tev tā kā šis jautājums par šo bērnu izglītošanu, jo jūs arī kā saimniecība esat tāda atvērta ciemiņiem un var redzēt arī varbūt kā aicinājums arī
vēl vairāk ražotājiem, arī lielākiem ražotājiem kļūt tādiem atvērtākiem un arī? Jā, mēs pieņemam ekskursijas, stāstam bērniem to ceļu visu, kā tas izaug, kā tiek veidots, bet ir arī programmas no valsts, kur it kā varētu pieteikties, lai būtu vairāk ekskursijas, piesaistīt naudiņu. Bet tur parādās atkal tāda doma, vai tas ir no izglītības ministrijas vai no citas vietas, kad bērniem tomēr nevajag šīs dienas, kā tas produkts tiek izveidots, ja? Bet kā to darīja agrāk. Un tad mēs esam snieguši vairākus projektus, un tad mums atsviež atpakaļ, saka, nē, jūs tagad ražojat, ja? Jūsu nav tas interesanti, vajadzētu, kā to ražoja 30. gados, tur kaut kas. Bet starpības jau nav, tāpat ir sākotnēji jāizaudzē grauds, ja? Un bērnam ir jāsaprot, kā ir tagad. To grūbiņu vai to mannu dabū, kad tas produkts ir audzis tur, kur viņš ir braucis garām laukam, kad tie ir kvieši daudzi vecāki, neatšķir auzu no kvieša. Ja? Un mums tur arī ekskursiju ejot ir visi graudaugi, visi griķi, rapši, visi salikts maisiņus un saprast to. Tas būtu arī jādara, lai nebrauktu ekskursijā savi 200 kilometri pie mums, bet arī katram savā novadā tādai vietiņai būtu jābūt, kur pārstrādā, kur var aizbraukt ekskursijā, jo pirmā klasīte katru gadu ir jauna pirmā klasīte. Tas tāds process nebeigsies, es ceru, ka Latvijā. Tieši klients katru gadu var pamainīties. Klients katru gadu. Jā, bet arī tu jau pieskāries patiesībā tādam atbalsta jautājumam un patiesībā par to, ko nozare vai valstiski atbalsta. Nu, šeit mēs redzam to vēsturisko aspektu, kas, protams, arī ir svarīgs, bet vai tikai tas būtu tas svarīgākais, vai ne? Un tāpēc jautājums Mārtiņam tad par šo visu iesaistīto sēdināšanu pie galda. LKCR labu laiku mēģina arī runāt par šo, un varbūt var ieskicēt, cik tālu tas process ticis no Siguldas dialoga, kas bija arī maijā, un kā veica šajā procesā. Jā, man tas viens vārds nāk prātā ekoshēma. Tie, kas ir dabas zinības studējuši, noteikti zina, ka ekoshēma ir, ka mēs esam viens no otra atkarīgi, lai izdzīvotu kāds cits. Man jārūpējās vienam par otru tāds ekoshēmas, un šis ir, laikam, patiesas stāsts par ekoshēmu, jo mums ir vienmēr sadurās intereses. Zemnieks vienā galā grib pārdot, izaudzēt, otrā galā ir bērns, vai pircējs, kurš ir jāpabaro, kurš grib ēst, un tur ir vienā pusē dārgāk, otrā pusē lētāk, un tad ir vesela ķēde pa vidu, kā tās intereses sabalansēt. Man liekas, un tas, kas ir, tad Latvija nav unikāla, tās visas valsts, tad viņi pirmkārtām valsts rūpējās par to, lai vietējie produkti nonāktu uz vietējā galda, un pašlaik jau ir pēdējie 2 ministri ļoti skaidri ir definējuši šo virzību uz, ka vietējās produkts ir jānonāk skolnieku armijas, arī veselības iestāžu, mūsu pansionāti, tātad visi publiskā ēdināšanas sektorā, lai pieaugtu vietējo produktu pieejamību. Tad tas ir atbildība zemniekiem, kam ir, kā Aldis teica, jāiesēj tas grauds un jāizaudzē tas kartupels, zinot, ka valsts grib, lai mūsu cilvēki ēst vietējo. Tā ir kopīgi, tas nerodās tā, kad mēs vienā galā pateikt, tad mēs visi skolnieki gribēsim ēst, tikmēr zemnieki visu iekraus kuģos un aizdīs. Tad ir jāizveido šīs dialogs, kā mums to kopā, un kas pa vidu ir vajadzīgs. Šī kooperācija ir atbalsta mehānismi tiešām, gan līderu programmas, gan investīcijas, gan arī pašvaldības lielā mērā nosaka šo iepirkumu politiku, kādā veidā tas notiek. Un pašlaik ir viena no domām arī veidot tādu konsiliju vai, teiksim, tādu galdu, kur arī iesaistītās ministrijas. Tas, ka Gunts teica, ne jau viena ministrija vai viens ēdinātājs izlems, ko ēd, jo veselības ministrija nosaka kalorijas, izglītības ministrija nosaka, pa cik tu ēdīsi, vides attīstības ministrija atkal nosaka, kādu iepirkumu tu veido, zemkopības ministrija kooperācija, un tad mēs sareiķinām, tur vismaz 6 ministrijas sēž kopā, lai tas bērns beigās būtu paēdis. Un mums šo galdu saveidot vēl ar zemniekiem kopā, ir ļoti svarīgi. Mums bija pirmās sarunas, ka mēs veidojam to dialogu, ka kādu zemnieku pasaucām pie galda. Viņš teica, beidzot kāds runā arī ar zemniekiem, jo visu laiku tā saruna notika kaut kādos citos līmeņos, tieši tā
operācija, kā tu teici, iepazīšanās ar vietējiem produktiem, izaudzēt, ko tad vajag, kā vajag, jā, un šī produkta aizstāšana. Tikko bijām arī Somijā kopā, jā, redzējām, Somi noteikti, viņi jau tagad ir programma, kā aizstāt rīšus ar gludajiem miežiem, es neatceros, kā tur tas bija, bet viņi teica, īstenībā pēc garšas viņš ir ļoti līdzīgs, ļoti iespējams, un jau palaiduši ziņu, mēs gribam aizstāt rīsus ar vietējiem izaudzētiem miežiem. Es domāju, Latvijas zemnieku miežus tiešām var izaudzēt, un mēs to esam spējīgi izdarīt, jā, tas ir tas, ja mēs tā gribam. Līdz ar to tas man liekas, ļoti, ļoti skaidri parāda, jā, kādā veidā mēs šo dialogu varam turpināt arī šādu veidu pasākumos. Bet, man liekas, šis ir tāds brīdis, kad kaut kas mainās lielajās sistēmās arī. Mēs arvien vairāk, piemēram, definējam, ka mums būs vairāk bioloģiskās platības, mums vairāk ēdīsim bioloģiskos produktus. Līdz ar to jāgatavojās visai ķēdē zemniekiem, jā, pārstrādēji, un pircēji. Pircēji tas ir mūsu, protams, tie arī lielie, kas notiek veikalos, kādā veidā saruna lielveikaliem. Es pilnīgi piekrītu Pilvers kundzei. Arī jārunā ar veikaliem, lai arī kā viņi te ienāk, lai cik viņi ir lieli pasaules spēlētāji un kādas ir viņu motivācijas un intereses ar viņiem ir jārunā. Kādā veidā mums līdzsvarot šo interesi, lai arī vietējie produkti nonāktu veikalu plauktos. Jā, un būtu nevis ekskluzīvajā plauktā, bet būtu ikdienas patēriņā. Tā kā ļoti daudz darba, jā, un tas ir, es pierakstīju daudzas lietas, ko mēs droši vien taisīsim. Digitalizācija viens no runātājiem arī teica, tiekšā pirkšana māja teica, man liekas, tiešās pirkšanas ķēdes. Ļoti lielu lomu spēlē pašlaik digitalizācijas attīstība, ja internets, iepirkšanās, ja mums aizies līdz loģistikas ķēde, mums ir daudz partneri, kas loģistiku gatavi nodrošināt, un tā ir fantastiska iespēja ražotājiem darīt to, kas ir vajadzīgs viņu saimniecībā. Protams, viņš aizbrauks uz tirdziņiem, ja tik cik jūs brauciet apkārt un tiešām izglītojiet sabiedrību, ja tas ir, man liekas, ļoti liels ieguldījums, bet šī digitalizācija, loģistika ir tiešām tas, kā arī iespēja, kas nāk iekšā arvien vairāk un vairāk, un patērētāji to noteikti grib izmantot, un arvien vairāk arī tiešā pirkšanā to viņi veicinās, ja? Tā kā... Iespējams, tā braukšana uz tirdziņiem vairs nekļūst kā tīra tirgošana, bet drīzāk iepazīšanās ar klientu, viņa izglītošanu, un tad jau ikdienā var satikties arī citādākos iepirkšanās veidos, un ražotājiem paliek tas laiks ražot un vēl kaut ko citu, un tad jau pēc tam tirdziņā braukt, parunāties un iepazīstināt. Mums ir viena traka ideja, mēs gribētu šeit Ozolnī pat pagalmā uztaisīt vienu iepirkšanās, ir tie vagoniņi vai vagoniņu namiņi, ka tur var ar savu kredītkarti ieiet un nopirkt, jā, visu bioloģisko pārtiku. Es domāju, mums jārāda piemērs, Elīna, ja? Tā kā gada laikā mums jāuztais šeit tāds. Es domāju, Ozolnieki arī pircēji noteikti to izbaudītu, un Alda Grūbas man būtu par rokai, nevis vienmēr jābrauc uz Novotu garšas pasākumiem. Bet... var jau arī. Jā, ir internets, jā, bet tāds bišķi ar joku, man liekas, tāds ļoti daudz arī mēs dzirdam, te privāti ciematos arī attīstās šī kopīgā iepirkšanās, ka viņi ir viena vieta, kur mēs varam pasūtīt, atvērt, noliek, jā, un ātri, jo viss ir aizņemti cilvēki, viss ir darba. Nu jā, droši vien, ka viens no tiem, ko rādīja arī par tiem iepirkšanās paradumiem, kāpēc arī cilvēki izvēlas to lielveikalu. Tas ir pieejams. Tas ir pa ceļam, viņš ir ērti sasniedzams, lieli stāvlaukumi ir, un darba laiks arī ir ērts. Jo tas tāds varbūt standarta tirgus darba laiks tādiem strādājošiem cilvēkiem, es viņā reti, kad var paspēt aiziet, ja nav atvaļinājums, jo tā īsti viņš nestrādā varbūt tajā laikā, kad man tas būtu pieejams. Tā kā, jā, tā pieejamība ir viens no arī būtiskiem faktoriem, kas varētu būt. Bet mēs ļoti daudz runājam par to, ko mēs varam darīt un ko mēs jau darām. Jau te nedaudz par atbalstiem pieskārāmies, bet varbūt arī tāds viens no noslēdzošajiem jau jautājumiem, kas varbūt, ko mēs gribētu sagaidīt no nozares, no ministrijām, no kādām organizācijām, ko viņas varētu arī varbūt kā līdzdarboties un atbalstīt šajā patērētāju, droši vien paralēli arī ražotāju izglītošanā. Kā ēdinātāji, viens no svarīgākām lietām ir tieši pieejamība. Tas nozīmē apjoms un laikā, vietā. Ar šo ir ļoti daudz jāstrādā, un visas vairāk kārtīgi teicis, ir
kooperatīvu. Īsevišķi, ja mēs runājam par dārzeņiem, dārzeņa augļa, visa kooperatīvu trūkums, un kas būtu arī jāatbalsta, lai šie kooperatīvi attīstītos. Jā, jo skaidrs ir tas, ka ja ir ēdinātājiem jāpiezvana 10-20 piegādātājiem, lai nokomplektētu savu nepieciešamo apjomu produktiem tai dienai, tas ir pirmām kārtām neiedzīgi, jo katrs brauc ar savu mašīnu, katrs pavadzījumu izraksta, katru pavadzījumu jāapstrādā. Viss tas ir tik, tas ir nepieejami īstenībā. Visi kooperatīvs atved vienu mašīnu, viss loģistika, izmaksas un arī sadedzinātā degviela, resursu jēdzīga izmantošana. Pašlaik bieži vien tos resursus mēs vienkārši izkūpinām gaisām, un gala rezultātā, mums ir savs vietējais lociņš, bet cik tas lociņš ir sadedzinājis kopējos resursus. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, kas būtu jāatbalsta zemkopības ministrijiem, man liekas, nākamos gadus budžetēt naudu iekšā tieši uz kooperatīvu attīstību un uz pārstrādi, uz dārzeņu pārstrādi. Jo skaidrs ir tas, ka darba resursu pieejamība Latvijā viņa nepalielināsies. Un katrā virtuvītē dārziņas apstrādāt no nulles un izējošām sekām. Tas ir arī neiedzīgi. Dārziņu pārstrādāja, ka būtu pieejams jau pārstrādāts dārzeņs, nomizots burkāns, sīpols. Visi viņi ir pieejami, bet piedāvājums ir ļoti mazs. Tur ir, tā kā tā nav pieejamība, tad kvalitātes problēmas rodās dēļ. Kaut ko par kvalitātes problēmu. Piemēram, kartupeļu šķirni nevar nodrošināt visu laiku vienu kartupeļu šķirni. Ja? Pie ko ir izstrādātas tehnoloģijas, viss vienu dienu atved tādus, pēc nedēļas atved citus kartupeļus. Viss. Tas ēdinātājiem īsti nedara, jo viņam jau ir virtuvē pavārs kā taisa kartupeļu biezputru, viņš nevar no citiem kartupeļiem uztaisīt jēdzīgu biezputru. Tur iznāks kaut kas neēdams, bet viss tas jau jāliek galdā. Visu mēs salikām, bet izrādās tā ir šķirne. Šie jautājumi jārisina. Jā, paldies, Gunti. Aldi. Es to, ko redzu, ar ko es saskaros, kad no zemkopības ministrijas, gan arī no valdības, jāsaredz tas, kad mēs šos gadus esam kāpinājuši ražošanu, bet tajā pašā laikā nav bijis pārstrādes. Jā, mēs kraujam visu prom, ko izaudzējam, dārzeņu vairs nevajag, piens arī mums vairs arī nav vajadzīgs, mums ir graudi vajadzīgi, tikai tos mēs iekraujam, aizvedam. Bet ir pietiekuši daudz projekti, ir pietiekuši daudz domas, ko vajadzētu tieši attīstīt, kas neaiziet tālāk līdz dzirdīgām ausīm, teiksim. Kad tu stāsti, kad vajadzētu pārstrādāt to produktu, kur mēs dzīvojam 250 km attālumā uz Rīgu atvest jau nomizotu, saškirotu, satīrītu. Tad arī cita tā pievienotā vērtība ir. Nekā vienkārši aizvest uz ostu to. Un tiem projektiem ir jābūt zaļai gaismai, jābūt, teiksim, ar kaut kādu keksīti klāt, jāliek klāt cilvēks, lai viņu tur kūrē skatās, kāpēc viņš nevirzās tik labi, kas traucē, vai ir aizdevums, vai nav aizdevums, vai ko saka PVD, kāpēc tur apstājās. Ir jābūt teiksim, no ministrijas piestiprināts cilvēks, kas tiešām atbild par to projektu. Jo lauksaimnieks viņam var būt doma, bet viņš var arī apstāties pie kāda smaguma, un tas arī ir viss. Ir jāzina vienam cilvēkam, kas par to, teiksim, pasaka, tev būs, aiziesim tur, sakārtosim visu, jo likumdošana arī, mēs esam Eiropas Savienībā, bet katra valsts ir rakstījusi savām vajadzībām, tāpat kā arī reģionos. Mēs dzīvojam Latgalē, mēs nevaram klausīties to, ko mums saka Kurzemē. Galīgi nešķim tie laika apstākļi un sēšanas laiki. Ja mēs klausīsimies, kur Kurzemē, tad būs beigas mums. Lūk, tāda kā liekas, tā Latvija maza, bet šis gads ļoti parādīja to, ka var būt ļoti lielas atšķirības, un laika apstākļi zināt tieši, kas ļoti ietekmē lauksaimnieku, ļoti lielas atšķirības par reģioniem. Jā, no Kurzemes un tur, kur es dzīvoju Latgalē, mums ir 21 diena vegetācijas perioda atšķirība. Tātad Kurzemē par 21 dienu ir garāks vegetācijas periods. Siltāks laiks, kad augi var augt. Tātad
visu mēs izaudzēt tur nevaram, bet kartupeļus droši un burkanus. Jā, un grūbiņas, protams, arī. Mārtiņ? Jā, līdz kungi jau visas galvenās lietas pateica. Un tas varbūt ir, Latvija ir, es tikko lasīju vienu rakstu šorīt, vēl gatavoties. Izrādās, ka mūsu meža veltes ir pat jāpieskaita pie kādām tādām gandrīz vai viena no nacionālām tādām vērtībām, jā, jo mums ir viss dabā, tiešām ir viss. Un kāpēc mēs visus gailēns aizdam uz Japānu? Tāpēc, ka viņi redz, ka tas ir viens no veselīgākajiem produktiem, kurš atjauna organismu, pretvēžu un kas tik tur nav, tāpat kā mūsu purva dzērvens. Ja? Un Latvijas daba ir fantastiska, ja? un mums to ir jānovērtē. Un īstenībā jebkura valsts, tāpēc, kad vietējais izaudzētājs arī ir veselīgākais, tāpēc, ka mēs esam radīti šai vietai šiem produktiem, un to ir pētījumi pierādījuši. Ja mēs atzīstam arvien vairāk šo, kā es arī sākumā minēju, šo patriotismu pret vietējo, tas ir jāstiprina visās līnijās, un nevajag kautrēties, jo mēs paskatāmies skandināvus, viņi ar smaidu, ja, viņi nepērk vienkārši citu, viņi zina, ja tas ir musējais, mēs to daram, vietēji ražotājs zina, kad mēs arī ražojam priekš sevi, man liekas, tā savstarpējā sadarbība ir tas, ko mums kopā ir jāveic, un arī mēs to daram, un ja mēs šos procentus, kur vienalga, ko es ēdu, ja, ka mēs viņus katru gadu pa 2-3 samazināsim. Tas jau būs lielisks panākums, jo es domāju, ka tas ir iespējams. Un laiks manā skatījumā rāda, ka jaunā paudze īstenībā būs tiešām viena no tām, kas šim sekos līdzi, skatīsies. Ja, mēs kļūstam lai kā, bet Latvijā tomēr iedzīvotāji kļūst pirktspēju pamazām, bet labāk. Un es domāju, ka mēs arī šo risināsim kopā atbalstu zemniekiem, pilnīgi piekrīt par kooperāciju, visu tas, ko tu teici, ja, par produktu pieejamības, kad ir jābūt līdzsvaram, ja, lai audzējam to, ko vispirms vajag Latvijai, tad domāt, ka atbalstīt arī eksportspēju pārstrādē kooperāciju. Un es domāju, ka daudz jau tādu mikromodeli arī rāda, kā tas strādā, bet tas ir tikai viens reģions, pareizi saka, ja katrā novadā būtu jābūt tādai vietai, kur mēs arī kopīgi audzētu to kultūru savstarpēji. Jo, kad man jautāja no Somijas, kad es atbraucām atpakaļ par to skupu bērnu ēdināšanu, kas jādara tagad Latvijā? Es teicu, kultūra, tā ir vienkārši kultūra, savstarpējās sadarbības un uzticības kultūra, ka viņi tā dzīvo, ja, un tur nestrīdās, ja, tur strīda, bet visi domā, kā mums to valsti arī droši, un tāpēc, laikam, tas laimes indeks arī viņiem ir tik augsts. Jā, kā kopā darīt. Pēdējais jautājums. Ja klausījāties pirmo sarunu, tad droši vien jau tagad zināsiet, ko es teikšu. Paldies Andim par jautājumu. Tad tā kā nevelti arī mums fonā Latvijas karogs, un šī ir tā nedēļa, kad vismaz kaut šajā nedēļā domāt par vietējo produktu. Kas tad būs tas, ko jūs paši personīgi liksiet svētku galdā? Es jau teicu, rupmaizes kārtējums. Jā, tas man ir arī novada garšas produkts, ko es nopircis, jā, un man viņš garšo patiesi. Un Aldis man jau pieradinājis pie grūbām ar cūkas kājiņu. Jā. Tā kā es domāju, ka tas būs tas, ko es vienkārši... jā, tas ir kā Latvijas zemniekam arī, jā, es domāju, vietējie produkti, jā, un viennozīmīgi. Tas ir tas, kur ikdiena jau tā mums ir. Jā, kā zemniekam ir jāiet tas, ko paši izaudzējam arī savā veidā. Savā pagrabā, viss, kas ir. Aldi? Es laikam gribētu tādus skābus kāpostus ar eļļu, pašu spiestu lincēklu vai kaņepu. Kas var būt labāks par to? Jā, tur uzreiz vitamīni un viss. Kaut kas tāds, jo tās vērtības paliek, tās īstās vērtības paliek. Jo nopērts kaut ko veikalā, kas ir atvests, pagaršo vienreiz, otrais nepaliek tas, bet tad, kad mājās ir svētdiena, tad gribas to kartupeļu, biespienu, kāpostu ar eļļu. Jā. Un arī zīves mēs varam izaudzēt. Foreles izaudzēt mierīgi. Jā. Tas tāds droši vien, ka būtu labākais. Priekš manis. Es domāju, pieturēsimies pie tradīcijām. Visu man noliktavā stāv šeit arī smuki ķirbīši, bet man cepamie ķirbi mēs diezgan labi ģimenē ēdam ķirbi, jērs un noteikti arī tradicionāli zirņi un vēl kāds drupmais kūku vai kas. Paskatīs, vēl tāds ēdienkarte nav vēl izlēmta, bet parasti uz svētkiem, jā.
attiecīgi kas pa svētkiem izvēlamies kā tradicionālos ēdienus. Jā, paldies. Tie ķirbi. Es tieši gribēju arī teikt par tiem ķirbjiem. Tie ir mani vecāki audzētie ķirbi, bioloģiskie. Es labi, ka tu pamanīji. Man ļoti garšo kotiņu grūvas. Novad garša man tā ir ļoti labi sapazīstinājusi, un arī es savu bērnu sapazīstinājusi ar šīm grūbām, un ja viņš saka skolā, tie pārējie baigi nēda grūbas, bet man gan garšoja pusdienās, es gan nezinu, vai viņiem kotiņu vai kādas citas, bet tomēr grūbas, un aizbrauksim uz laukiem, un tur kaut ko atradīsim, tur parasti ir ko atrast, kaut ko arī vietējo, un jā, protams, ja arī nav kaut kas vietējs un kaut ko grib panašķoties, var jau arī kādu kaimiņu valstu produktu iepirkt, bet tas būtiskākais arī, ko ražotājiem varbūt jāatcerās, sākt jau ar sevi. Eksports ir ļoti laba lieta, bet vispirms pabarot mūsu pašus, kas mēs esam, un mēs jau kaut kad ar Aldi par šo runājām, un vienā no dialogiem arī viņš teica, ko tad darīt? Kaut vai vienu dienu, sestdienu, svētdienu, galdā likt vietējo produktu. To arī Jānis teica par to, ka tas procents tikai palielinātos un arī būtu labāk. Un mēs jau būtu kādu ķeksīšu atzīmējuši, ko tad mēs varam darīt, un katrs personīgi, ko var darīt. Paldies liels par šodienas sarunu, un ka izdevās atbraukt. Priecīgus svētkus. Tiksimies noteikti kādās citās sarunās, jo ar šo, kā mēs sapratām, nekas nebeidzas.